Hei, tu esi gatavs paviesoties sēņu pasaulē? Uzzināsim, kā tās dzīvo, šķiļas un pārņem pasauli. It's his excessive consumption of mushrooms. So check this out. Sēnes nav ne dzīvnieki, ne augi. Tās ir kā dabas ciklonētieši, kas ir ieviesojušies mūsu zemē. Starp citu, runājot par dažādību, sēnes ir kā modelis dabā. Katra ir pilnīgi atšķirīga, pilnīgi citādākā krāsā, pilnīgi citādākā formā. Bet sākot ar gelenēm un beidzot ar baravikam, katram loģiski ir savs favorīts. Un tagad mierīgi sekos pats interesantākais. Sēnes nav vienīgi skaistas un garšīgas, bet iedomājies, tās arī pārstrādā mūsu zemi. Tās saplēš visu biošmurguli un pārstrādā to barojot citus augus. Bet pagaidi. Zināji, ka sēnes te dzīvoja miljoniem gadu pirms mums. Tās pat izdzīvojuši dinozauru ēru. Legends. Reāls leģendas. Ikonas. Tā kā nākamo reizi, kad tevi pastaigā, pasveicini viņas un palūdz viņām autogrāfu. Jo aiz skaistās ārienes tam slēpjās ekoloģisks zinātnisks haoss. Tā kā viņas ir reāls zvaigznes. Domā par tām novēļ līdz nākamajai reizei. Mua! Un vispār baraviku sezoniem. Tās ir ļoti garšīgas. Nepēdiet visas, es arī gribu.